apņēmīgi vismaz vārdos savu darbu sācis vēl viens jaunais ministrs, kultūras nozars pāraugs Inns Dalderis. Viņš jau paspējis uzdot aģentūrai Jaunie trīs brāļi, sameklēt iespējas samazināt Nacionālās bibliotēkas ēkas izmaksas un paziņot, ka visdrīzākajā laikā jāatjauno pazeminātā PVN likme grāmatām. Pagaidām gan nodokli samazināt neviens negrasās, un šis paziņojums vairāk izskatās kā mēģinājums iepatikties nozares pārstāvjiem. Cerīgāk izskatās ar Nacionālās bibliotēkas ēkas izmaksu samazināšanu. Jau līdz šim tās vairāk kārt pārreķinātas un sarukuši, bet mūsuprāt iespējas vēl nebūtu nav izsmeltas. Tāpat laban būvlaukumā top 2 stāvu ēkas makets par 25 000 latu, kur liederība mūsuprāt būtu izvērtējama. Pateicoties tālredzīgi noslēgtiem stingrajiem līgumiem, ekonomiskā krīze Nacionālās bibliotēkas būvlaukumu nav skārusi. Lūk, šeit top galvenā 12 stāva ēka, bet šeit makets. Tas būs aptuveni 15 metrus garš, 10 metrus plats un 10 metrus augsts 2 stāvu namiņš. Pat labam celtnieki iemūrējuši vien pamatus. Maketu būvē, lai mērogā 1:1 izmēģinātu detaļas un materiālus, ko plānots izmantot īstajā gaismas pilī. Parasti celtnieki to dara būvniecības gaitā, taču šajā gadījumā esot pārāk daudz nestandarta detaļu. Modeļa izbūve bija iekļaut Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvprojektā, uz kuru pamata tika sagatavots būvniecības izmaksu tāmis. Citiem vārdiem sakot, modeļa izbūvē nepieciešamais finansējums 25 000 latu ir būvdarba līguma cenā, kas ir 114,6 miljonu latu. Līdz šim Latvijā šāda prakse nav piemērota un visas lielās celtnes uzceltas bez šādiem maketiem. Ja radušās problēmas ar materiāliem vai tehnoloģijām, tās risinātas celtniecības gaitā. Neliels fasādes fragments gan tika uzbūvēts pirms Latvijas Bankas naudas glabātuves ēkas uzcelšanas, taču ne 2 stāvu ēkas lielumā. Nacionālās bibliotēkas būvnieki ar laiku tajā plāno izvietot informācijas centru, kur ik viens varētu klātienē uzzināt gan par projektu ideju, gan arī par būvniecības gaitu. Taču arī līdz šim informācijas par būvniecību bijis pietiekami, un nav skaidrs, kāpēc jātērē nauda šiem mērķiem. Kultūras ministrs Inns Dalderis ir izlēmīgs un uzskata, ka jāatrod iespējas samazināt Nacionālās bibliotēkas būvniecības izmaksas. Sabiedrībai ir jābūt pārliecinātai, ka katrs santīms tērēts taupīgi, godīgi un atbilstoši, ziņoja Dalderis 2. savā darba dienā apmeklējot būvlaukumu. Par maketu viņš nebija informēts, un apskats laikā to bija palaidis garām. Tur tajā Nacionālā būvlaukumā ir plānots tādu maketu uzbūvēt, 2 stāvu maketu. Ziniet tādu? Godīgi sakot, es par to nezinu, nevarētu pateikt. Ja? Līdzvērtīgu celtni kā gaismas pils, bet 2-stāvīgu maketu. Vai kad jūs bijat būvlaukumā, jums nestāstīt? Neznāca, par to nebija, un mēs tur runājam par citām lietām, par vispār par šo. Tas ir jāpaskatās, cik tas makets, man ir grūti pateikt, kādām vajadzībām tur tas ir domāts un kam tas ir. Viņš nav it kā dārgs, ir 30 000 tā naudas summa. Tā ir liela summa, es domāju, tas nav maz, jā, no šī sevišķi šādos apstākļos. Ko jūs domājat par Nacionālās bibliotēkas ēkas maketu? Aicinām jūs paust savu viedokli mūsu mājaslapā. Tur pieejama aptauja. Gaidam jūs.